Man sauc Liena Šmukste, bet šajā mirklī es jums lūkšu visiem aizvērt acis. Zālē visiem aizvērt acis. Es nedaudz sevi aprakstīšu. Es esmu 1,64 m gara auguma. Man ir mugurā sūnu zaļa kleita, melni puszābaki, mati līdz pleciem brūni, tumši brūni. Man ir brilles ar melniem rāmjiem, nedaudz apaļas, un pati es arī neesmu no tām tievākajām, arī nedaudz apaļa. Lūk, tagad jūs varat atvērt un paskatīties, kā tad es izskatos. Vai esmu stāstījusi patiesību vai esmu melojusi. Šādi te es dzīvoju gandrīz visu savu mūžu, jo esmu uzaugusi kopā ar vecvecākiem, kuri ir neredzīgi. Šobrīd gan viņu nav, bet tā nu mana bērnība pagāja. Viņi dzīvoja Rīgā, es dzīvoju Līvānos, un citus bērnus sūtīju uz laukiem. Man ir māsa sūtīja uz Rīgu, uz Juglu, kur ir neredzīgo ciemats, un tur mēs arī dzīvojām. Un šādi atbraucot pie vecās mammas un veco tēvu, viņi vienmēr apjautājās, kas tad ir mugurā, un vēl arī apčamdīja, jo rokas ir viņu acis. Nu, tā es esmu uzaugusi. Kāpēc es vispār sāku kaut ko darīt ar sajūtu teātrī, jo teātrī es strādāju jau vairāk kā 20 gadus. Kādu laiku bija Jaunajā Rīgas teātrī, pēc tam mūsu ceļš šķīrās un es gāju citu ceļu un sāku domāt, ko tad es īsti varētu darīt. Un es sapratu, ka mans vecais tēvs un vecā mamma īsti nekad teātrī nav bijuši. Jūs jautāsiet, kāpēc? Tāpēc, ka atnākot uz teātri, viņi apsēžās 20. rindā un viņi sēž tieši tāpat kā mājās dīvānā. Viņi klausās radioteātri. Viņi nesaprot, no kuras puses cilvēks uziet, kas viņam mugurā, kā izskatās skatuve, kas vispār notiek. Un tad vecais tēvs teica, es labāk ar savu tējas krūzi sēžu pie radio un klausos radioteātri, kas mūsdienās arī ir ļoti foršs un aizraujošs. Un tad es sāku domāt, bet kāpēc mans vecais tēvs un vecā mamma nekad nenāca uz teātri? Ko man darīt šādā situācijā, ja es gribētu, lai viņi nāk? Vairāk jau, protams, viņi neatnāks, bet es tomēr mēģināju kaut kā virzīt. Un es uzzināju, ka gan pasaulē, gan arī tepat kaimiņos Lietuvā ir sajūtu teātris, kuru vada Karolīna Žernīte, un mācoties maģistratūrā, es sāku pētīt, kas tad ir sajūtu teātris. Un sajūtu teātris ir balstīts 5 maņās. Veidojot maģistra darbu, kas bija mana pirmā izrāde grāmata Zīme, es arī nav viņam oficiāls dibinājums, bet ir biedrība sajūta teātris, un ar to es arī tālāk startēju. Un startēju ne tikai veidojot izrādes, bet arī izstādes un dažādas citus kultūras notikumus. Un mūsu mērķis ir radīt tik vienam pieejamu teātri, ne tikai cilvēkiem ar redzes grūtībām vai cilvēkiem jebkuram pieejamu teātri vai arī jebkuru kultūras norisi. Tā kā es teicu, mana joma ir teātris, izstādes un kultūras notikumi, un priekšplānā nāk 5 maņas, ar ko mēs visi dzīvojam. Mēs visi, kāds redz, kāds neredz, bet izstāstīšu par to, ka patiesībā mēs redzam visi, mēs jūtam visi, mēs pieskaramies visi, ne visi, protams, mēs dzirdam, bet arī ir dažādas lietas, kā to var aktivizēt, nevis dzirdi, bet sazināties. Bet, jā, es strādāju ar 5 maņām, un šobrīd gan vienu maņu es noņemu nost, tā ir redze, bet redze nepazūd, tā ir iztēle, kas ieslēdzas. Protams, ir dažādi, mēs varam runāt par to, ka tie, kas ir dzīves laikā palikuši neredzīgi vai zaudējuši redzi, arī ir savādāk, un tie, kas ir piedzimuši jau bez redzes, tiem arī ir vēl savādāk. Tie, kas dzīves laikā ir zaudējuši, tiem ir tā dzīves pieredze, atmiņa. Tie, kas ir no bērnības piedzimuši neredzīgi, viņiem šīs te atmiņas nav. Viņi veido paši sev jaunu, tā teikt, pieredzi un atmiņu.
Un jā, kā es arī teicu, ir iztēle. Tā tad manās izrādēs ir viena no tām, kas nāk priekšplānā. Paveiktais nedaudz palielīšos, jo bieži vien tā nav. Parasti es iemācos tekstu un tad kāpju uz skatuves un to runāju, ko es iemācos. Šeit gan ļauts man nedaudz savādāk runāt. Grāmata zīme, kas arī bija sajūtu teātra tehnikā, apmeklētāji nāk, mēs viņiem aizsienam acis, ievedam telpā un strādājam ar stāstu un 5 maņām. Audio izrādes jums ir apdegušas ausis un arī grāmata zīme, kas bija Covid laikā, ka mēs nedrīkstējām nekur braukt un nekur iet, nekur pieredzēt, tad tāpēc mēs grāmatu zīmi pārvērtām arī audio versijā, un tā kā Marija stāstīja, strādājam ar 3D skaņu, binaurālo skaņu, kur uzliekot austiņas, tev šķiet, ka tu esi šo notikumu centrā, viss notiek ap tevi, tu dzirdi, ka tev paiet cilvēks garām, aizskries suns, modinātājs, pabrauc mašīna garām, tā kā mēs dzīvē. Un kas ir īpatnējākais, ka es sāku veidot šīs izrādes, es pavisam citādāk sāku skatīties uz pasauli un arī dzirdēt pasauli. Es dzirdēju katru skaņu, kā viņa tuvojās. Jūs pamēģināt paši paiet pa ielu un paklausīties tieši skaņās, kā viņas skan. Es dzirdu, tur brauc, tur viņa pabrauc garām un tad aizbrauc, ieejot kafejnīcā, kas notiek kafejnīcā, kad tā esa jums kafiju, kā tā skaņa nāk, kā tā smarža nāk. Arī tā kā Marija saka, varētu runāt, stāstīt, bet jā, tad ir skaņu ainava uz rietumiem, kas bija kopā ar jaukto kori dziesmas vara, kur mēs, koris bija apmeklētāju acis, jeb ausis, viss notika telpā un apmeklētāji arī sēdēja ciet acīm un tas, kas strādāja, tā bija viņa iztēle. Sajūtu ceļojums Raiņaspazijas vasarnīcā. Šobrīd es arī strādāju Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā. Arī tur mēģinu ieviest dažādas lietas, un viena no tām lietām bija izstāde mūzikas instrumentu ceļojošā, kas šeit arī bija Liepājā, lejā foajē. Tad tikko ir jauna izrāde Bezgalīgais ritums ar Cēsu mazo teātri, kur jūs šovakar varat atnākt un izbaudīt, un arī dažādas meistarklases. Izstādēs, jā, tā kā es teicu, es strādāju ar 5 maņām, reizēm 4, bet es vienmēr saku 5, jo neviena maņa nav noslēgta pilnībā. Manās izrādēs apmeklētājs ir ciet acīm, lai mēs esam visi vienādā pozīcijā. Arī tie, kuri nāk cilvēki ar redzes grūtībām, tad mēs esam visi vienādā pozīcijā. Un es redzīgais pēkšņi tajā brīdī saprotu, kā tad ir, kad es neredzu situāciju, kas notiek. Un es izmantoju dažādus rekvizītus, jebkādus mūzikas instrumentus, šķīvus, bļodas, karotes, jebko, kas ir mājās, un reizēm tas ir daudzi met ārā, un es tikai saku, man drīz izmetīs ārā arī no mājas, tāpēc, ka man ir jau savs stūris tāds, ko es domāju, šitas man noderēs izrādē. Jā, un vārds. Un patiesībā stāsts ir pats svarīgākais. Visās izrādēs mēs varam grabināt, čabināt, visu kaut ko darīt, bet ja tam nav apakšā stāsta, tad es nevaru izstāstīt to, ko es gribu izstāstīt. Sajūtu ceļojums Raiņaspazijas vasarnīcā, tas arī bija Covid laika tāds tā kā projekts, kur mēs iedarbinājām 10 galdus, nākamajā slaidā parādīšu, bija dažādi ar maņām pielāgoti galdi, oža, tauste, dzirde un austiņās arī bija veidotas 3D skaņa, jeb binaurālā skaņa, ka varēja sēdēt un klausīties, kā Rainis un Aspazija viens otram kādus vārdiņus čukstausī un tev tāda sajūta, ka tev staigā. Tur bija aktieri, protams, ierunājuši, bet bija, man liekas, brīnišķīgi tā pieredze. Un rokas iemert kafijā, kas bija Aspazijai viens no mīļākajiem dzērieniem un sasmaržot to smaržu un atrast tasīti, no kādām dzēra, piemēram, Aspazija lietoja kafiju. Jā, es te skrienu ātri, jo nav daudz laika.
Jā, Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzejā izstāda pieskāriens par mūzikas instrumentiem. Kāpēc es šo gribu pieminēt? Tāpēc, ka šī bija ļoti laba sadarbība ar Liepājas RTU studentiem, kuri ar mums, kurus mēs uzaicinājām, ar viņiem runājām, konsultējāmies. Viņi gāja pie Liepājas neredzīgo biedrības, arī tad konsultējās un kopā tapa dažādas taktilas lietas, jo, kā mēs zinām, muzejā mēs neko, kas ir oriģināls, nedrīkstam dot rokā aiztikt, lai pēc 100 un 200 gadiem šie priekšmeti vēl būtu pieejami, bet studenti mums izveidoja tādus tā kā maketus, mūzikas instrumentu, veidolus, ko varēja aptaustīt, izšķamdīt. Mēs nolikām arī tādus instrumentus, kam nekāda skāda nenotiks, bet viņi ir, piemēram, ekspozīcijā izlikti, bet kaut kas līdzīgs tad ir aptaustāms. Ko mēs vēl darījām? Mēs skaņu, protams, klavieres, pianīnus mēs nevaram dot skandināt, bet mēs varam ierakstīt muzejā un ļaut paklausīties uz vietas, kā tad tas skan. Un daudz dažādi vēl varianti, ko mēs esam darījuši. Jā, un šobrīd arī vadu meistarklases, ja ir vajadzība, tad šis bija muzeju cilvēkiem, kur mēs katrs arī iedirbinājām savu iztēli un ciet acīm izstaigājām visu skolas ielas perimetru. Viņi staigāja ar ciet acīm viens otru vadāja. Mans uzdevums viņiem bija tāds, ka sadalieties pāros un viens otru pavadājiet, bet viņi uzdomāja visi savu uzdevumu. Tam, kam bija vaļā acis, viņi skrupulozi, bet sīki stāstīja, ko viņi redz, kur viņi iet garām. Un es domāju, jā, šis jau ir jauns priekš manis, ko es mācos no savām meistarklasēm. Jauna pakāpe kaut kādam uzdevumam ir ļoti grūti aprakstīt, vai ne? Arī lietas, ko tu redzi gleznu vai vēl kaut ko, lai tas ir saprotams cilvēki, kuri neredz. Lūk tā, mans laiks ir iztecējis, un to, ko es saku, iztēle ir pati spilgtākā maņa, un to, ko es saku, es arī nezinu, kā vajag. Es nezinu, kā ir pareizi vai nepareizi. Es dzīvoju pēc tā principa, ja mani tas interesē, es gribu tam piekļūt un aizķerties aiz tā, jo man šķiet, ka cilvēki ar redzes grūtībām ir tieši tādi paši cilvēki, jo mana vecā māma gan taisīja ēst, gan šuva pogas, gan slaucīja grīdu, un tāpēc man līdz kaut kādam apzinātam vecumam likās, ka tā ir pilnīgi normāla dzīvošana. Lūk tā, paldies!